Lai svētku laikā kontrolētu ceļu satiksmi un uzraudzītu, vai tiek ievēroti ceļu satiksmes noteikumi, valsts policijas darbinieki no 23. decembra līdz pat 2. janvārim veic profilaktiskos reidus. Ziemassvētku brīvdienās valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Jēkabpils iecirkņa darbinieki pārbaudījuši 563 autovadītājus. Reida laikā policisti pārbauda, vai šoferi nav sēdušies pie stūres alkohola reibumā, vai transportlīdzekļu vadītājiem ir vadītāja apliecība un vai netiek pārsniegts atļautais braukšanas ātrums. Jēkabpilī no vairāk nekā 500 pārbaudītajiem šoferiem alkohola reibums nav konstatēts nevienam, bet 19 pārsniedza atļauto braukšanas ātrumu. Savukārt kāda 30 gadus veca vīrieša vadītā automašīna BMW tika evakuēta uz autostāvvietu, jo šoferis bija sēdies pie stūres bez transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām, turklāt šāds pārkāpums izdarīts atkārtoti gada laikā. Vīrieša vadītā automašīna tika apturēta Jēkabpilī Neretas ielā. Zemgales reģionā reida laikā pārbaudīti kopumā 2715 transportlīdzekļu vadītāji. Alkohola reibums konstatēts 17 šoferiem, atļauto braukšanas ātrumu neievēroja 156 autovadītāji, savukārt 10 cilvēki braukuši bez vadītāja apliecības. Valsts policija joprojām turpina pastiprināti uzraudzīt ceļu satiksmi.